Sveicināti Bibliotēvē! Šodien mēs dodamies ielās un jautājam cilvēkiem par bibliotēku. Tātad, cik bieži jūs vispār apmeklējat bibliotēku? Nu, ziemā biežāk, vasarā retāk. Pēc katram 3 dienām, 4. Pārsvarā vairākas reizes nedēļā. Gandrīz katru dienu pēc skolas. Cik jauki. Un vasarā? Vasarā arī ļoti bieži. Diezgan. Un kas ir tā kā tavs mīļākais autors vai žanrs? Otrs jautājums, man būtu jāsaka tās jaunās kaķu grāmatas, aizmirst, kā viņas sauc. Erin Hunter, laikam viņas sarakstīja. Tās man ļoti patīk. Un tad tās arī jūs mīļākās grāmatas pašlaik? Pilnīgi noteikti kaut kas tāds izklaidējošs, tāpēc, ka tad, kad pa dienu ir strādāts tā, ka galva kūpta, vakarā gribas palasīt kaut ko tādu izklaidējošu. Un kāda varbūt jums tieši mīļākā grāmata varētu būt? Man ļoti patika Kalns starp mums. Kā kurā gada laikā. Vasarā es lasu tikai krimināls un mācību laikā kaut ko tādu inteliģentā. Un tad jūs lasat to filozofiju, vēsturi, jums tādas tēmas vairāk interesē? Jā, tas man ir mūža garumā, ne jau tikai tagad tā pēkšņi. Tas tā pakāpeniski viss notiek. Daļa ir literatūra, ceļojuma apraksti. Un jums ir tā kā mīļākā grāmata, ko jums gribās lasīt vēl un vēl, vai kas vienkārši ir ļoti tuva tāda? Nē. Un autors ir kāds tāds mīļākais, ko jūs labprāt lasāt? Ui, daudz. Un kāda ir jūsu mīļākā grāmata? Man Māra Zalīts 5. Un vispār, kādas tēmas jums ir mīļākās un tā, ko jūs tiešāk lasat? Psiholoģija. Vai jūs līdzinieties kādam grāmatas varonim, vai jūs vēltos līdzināties kādam grāmatas varonim vai tēlam? Nē, man patīk viņa doma gaita. Man liekas, ka es nevienam nelīdzinājos un nevajag arī. Arī nav tā. Un kā jums šeit bibliotēkas vispār ir nepieciešams, ir vajadzīgas Latvijā un pasaulē? Pilnīgi noteikti, tāpēc, ka grāmatas ir ļoti dārgas un normāls cilvēks ar parastiem ienākumiem īstenībā nemaz nevar atļauties nopirkt visu to, ko viņš vēlās. Tāpēc bibliotēkas ir ļoti vajadzīgas. Noteikti. Ne jau datorā lasīt. Jā. Lai lasītu un uzzinātu daudzas lietas. Jā, un ja jums būtu iespēja, vai jūs vēlētos kaut ko mainīt mūsu bibliotēkā? Ne īpaši, nē. Godīgi sakot, neko. Man viss apmierina. Jā. Es varu atnākt ar mazbērniem, es atnāku viena pati. Tad bibliotēka jūs apmeklējat vairāk 2. vai 1. stāvu? Viss stāvs. Arī tur, kur datori, tur arī es. Dators arī izmantojat, jā? Jo tur jau ir tās grāmatas, teiksim, pa tēmām, jā. Un ja tu kaut kam uzduries virsū un tev sāk kaut kas interesēt, tad jau tu sameklē to plauktu un tad tu arī tur orbies iekšā. Tie, kas ir lasītāji, tie ir no dzimšanas lasītāji. Labi, paldies. Pamatā tā ir. Sveicināti Bibliotēvē! Šodien mēs dodamies ielās un jautājumiem Sveicināti Bibliotēvē! Šodien mēs dodamies ielās un jautājumiem